Labrīt, dārgie skatītāji, visi, kas ir pieslēgušies mums šajā 9. jūnija pasākumā. Mani sauc Mārtiņš Juljans, un šodien kopā ar Kasparu Ieselnieku mēģināsim tad izšķetināt un atskatīties uz to, kas tad ir noticis pēdējā gada pusotra laikā saistībā ar Nacionālo kiberdrošības likumu un to atbilstību. Tad pirms metamies sīkāk jau detaļās par mūsu pieredzi, dažas praktiskas lietas, tad webinārs šodien notiks aptuveni stundu. Ir paredzēts tad arī ieraksts. Visi tie, kas bija reģistrējušies šim pasākumam, arī nevar solīt, ka šodien, bet nākamo dažu darba dienu laikā saņems arī ierakstu uz šo pasākumu, lai varētu noskatīties tad to vēlreiz sev ērtā laikā un vietā un formātā. Un noteikti arī pasākuma beigās esam ieplānojuši brīdi, kur varam iziet cauri jūsu jautājumiem. Tā kā droši Q&A sadaļā publicēt savus jautājumus, un tad kopā ar Kasparu arī centīsimies uz tiem rast kādu atbildi. Protams, arī tiem, kuriem varbūt ir jau kādas konkrētākas situācijas vai kaut kādi izaicinājumi, tad noteikti arī iedrošinu jūs sazināties ar mums patiešo, un pēc tam jau varam arī tad vienoties par atsevišķu sarunu vai nu online, vai arī uz vietas. Bet, tad sākšu šodien es. Daži varbūt vārdi par tiem cilvēkiem, kas varbūt pirmo reizi ir pieslēgušies mūsu webināram. Kas tad mēs esam? Primend ir IT pakalpojumu uzņēmums. Strādājam visās 3 Baltijas valstīs jau kopš 2014. gada, sākām Igaunijā, 19. gadā Latvijā. Tas, ko mēs nodrošinam, ir dažādi veidi IT pakalpojumi, un tā skaitā, es teiktu, pēdējos jau 3 gadus ļoti aktīvi strādājam arī tieši pie šiem dažādu veidu kiberdrošības pakalpojumiem. Par to parunāsim varbūt nedaudz vēlāk. Paši esam ISO certificēti un daudz strādājam tieši arī ar Microsoft tehnoloģijām. Bet varbūt runājot tieši par NKDL vai par šo direktīvu, kā saka, esam bijuši iesaistīti un palīdzējuši daudziem klientiem jau šobrīd un vēl palīdzam šajā atbilstības ceļā. Tādēļ arī tapa šī ideja izveidot šo webināru, lai padalītos arī ar šo savu pieredzi un kas tad īsti notiek un kur tad mēs esam. Šis būs gan kaut kāda arī aizsardzības ministrijas statistika, bet, protams, lielā mērā šī būs mūsu pieredze. Varbūt ļoti īsumā tie, kas kas varbūt tikko ir uzzinājuši, un īstenībā bija arī cilvēki, kas mums prasīja e-pastos pirms webināra, kas tad īsti ir NKDL, jeb Nacionālais kiberdrošības likums. Īstenībā tūlīt jau būs mums likums stājās spēkā jau 2024. gada septembrī. Un diezgan ilgs laiks ir pagājis, minus kāpēc noteikumi, gan es atceros, gāja mums ļoti grūti un sarežģīti tur, kamēr viņus pieņēma, bet šie noteikumi, kas arī ir jāievēro, ir, protams, pieņemti jau, un uz to arī gan mēs, gan visi pārējie noteikti uzņēmumi pamatojās, un tas ir arī tas, kā viņi strādā. Bet uz ko tad attiecās? Tad attiecās, mums ir konkrētas nozares, saraksts ar nozarēm. To, ko mēs redzam, kur visvairāk varbūt ir nepieciešama palīdzība, kur mēs varbūt esam iesaistījušies, tie ir dažāda veidā
jā, tie ir kaut kādi pārtikas ražošanas, izplatīšanas uzņēmumi, tā skaitā arī dažāda veida atkrituma apsaimniekošanas infrastruktūras nodrošinātāji un tam līdzīgas nozares, bet, protams, ka nozaru klāsts ir daudz plašāks. To arī varat atrast noteikti aizsardzības ministrijas mājaslapā. Tie, kas varbūt nav pamanījuši, ir arī viņu mājaslapā šāds tests, kas noteikti gan nepasaka, vai jums ir jāatbilst vai nav, bet kaut kādu pirmo iespaidu vai pirmo sajūtu tas jums noteikti iedos. Principā, ja gadījumā kāds vēl nezina, vai viņam ir vai nav jāatbilst, tad jā, varētu droši prasīt gan kiberdrošības centram, gan arī, protams, arī varat vērsties pie mums un varam mēģināt kopā ar jums arī tad saprast, vai ir jāatbilst. Un 2 datumi, kas arī ir no pagājušā gada. Pirmais datums, tātad 1. aprīlis, 25. gadā aprīlis, kad uzņēmumiem bija jāreģistrējās kiberdrošības centrā vai sabā attiecīgi, kurā no šīm nozarēm vai kurā kategorijā viņi ietilpst. Un otrs datums bija 1. oktobris pagājušā gada, kad bija jāiesniedz jāieceļ tātad kiberdrošības pārvaldnieks un jāiesniedz šis pirmais ziņojums. Tas tādā vienā slaidā, varbūt neejot pagaidām daudz detaļās, tad vienā slaidā varbūt, kas tad tas ir. Tad jā, ir šīs prasības kaut kādiem konkrētiem uzņēmumiem. Ir arī izņēmumi, kas ir mazie uzņēmumi, bet ir jābūt šim kiberdrošības pārvaldniekam un arī jāiesniedz dažāda veida informācija attiecīgajiem iestādēm. Bet varbūt vienu lietu, pirms mēs ejam tālāk detaļās, kādēļ vispār šis regulējums ir parādījies, tad pirmām kārtām, lai paaugstinātu šo kibernoturību uzņēmumiem visā Eiropā. Un īstenībā tas, ko arī daudz uzsver, gan NIS2, gan arī šis pats kiberdrošības centrs, tad arī, lai teiksim, vadība, jeb uzņēmuma vadība, jā, teiksim tā, lai viņi uzņemtos vairāk atbildību saistībā ar kiberdrošību, lai tas nepaliek tikai kāda IT speciālista, teiksim tā, uzdevums, jā, bet tiešām visa uzņēmuma, un tā skaitā arī vadības prioritāte. Kā tad mums iet šī statistika no šī gada mārta? Šo padalījās tad kiberdrošības centrs. Kopumā reģistrējušies aptuveni 776, 780 aptuveni dažāda veida uzņēmumi un arī tā skaitā publiskais sektors. Aptuveni pusi uz pusi, tur bija varbūt nedaudz vairāk, bija privātais sektors, kas šajos uzņēmumos ietilpst. No tiem tātad aptuveni 75–70% ir iecēluši šo kiberdrošības pārvaldnieku. 25% to vēl nebija izdarījuši līdz martam. Un arī, kas bija interesanti, tad tikai puse bija iesnieguši šo pirmo pašnovērtējumu ziņojumu. Kas nozīmē to, ka reģistrējušies, tas, ko aizsardzības, tad kiberdrošības centrs teica, kad reģistrējušies, viņuprāt arī tie būs aptuveni ap tiem 800, varbūt tagad pēc jaunajām izmaiņām kāds nāks nost, varbūt papildus uzņēmumi vēl reģistrēsies. Bet skaidrs ir tas, ka esam vēl tādā agrīnā stadijā, puse vēl šos ziņojumus nav iesniegusi. Tas nozīmē to, ka vēl ir darbs, kas ir jāpadara un kam vēl ir jāpievērš uzmanība. Un tad tie mūsu varbūt novērojumi, es varbūt tādā augstākā līmenī, un tad Kaspars ies jau varbūt detaļās vairāk, bet tātad komunicējot ar šiem te uzņēmumiem un iestādēm, tas, ko mēs redzam, ka ir noteikti daļa, kas varbūt pilna atbilstība, tas slaidā varbūt tā skaļi teiks, varbūt, kad, manuprāt, kad pilnībā jau, kad es nezinu, cik daudz uzņēmumus atbilst, bet, teiksim tā, tie, kas jau bija, tiem, kuriem bija jāatbilst jau vecajiem ministrskabineta noteikumiem, viņam liela daļa jau, teiksim, gan procesi, gan arī kontrols bija ieviestas. Jautājums, protams, vienmēr bija par to, vai tiek testēts, teiksim, tas pats biznesa nepārtrauktības plāns, vai arī
teiksim, cik aktīvi ir ieviestas arī izmaiņas iestādē uzņēmumā un kā šī dokumentācija, teiksim, iet tam visam līdzi. Bet, bija, protams, ir daļa, kas teiksim, tā atbilda jau, teiksim, pašos pirmsākumos. Tad ir daļa uzņēmuma arī, es teiktu, diezgan maza daļa uzņēmuma, kas ir pabeiguši varbūt šo dokumentācijas izstrādi. Praktiski varbūt procesos tas varbūt ne līdz galam vienmēr strādā, varbūt, un arī kontrolas, es teiktu, vēl varbūt nav līdz galam ieviestas, bet kopumā, teiksim tā, kas ir pozitīvi šajā varbūt kategorijā, ka mēs redzam, ka, teiksim, vadības iesaiste ir, atbalsts arī ir, protams, katram ir savs kaut kāds, teiksim, ātrums un rocība, kādā veidā to var izdarīt, ieviest, bet principā, pozitīvais ir tas, kad ir šis te atbalsts no vadības puses. Un tad ir diezgan liela daļa, kur mēs redzam, ka ir, teiksim, tā vadības iesaiste ir maza vai ļoti minimāla, un redzam, es nosaucu šo sadaļu kā noliegums, tad cenšos no tā kaut kādā veidā izvairīties. Ir gan mums bijuši arī gadījumi, ka tiešām, manuprāt, teiksim tāda veida uzņēmuma, tās prasības varbūt nav gluži vienmēr atbilstošas, bet tad lielāko daļu es teiktu, ka šīs te prasības, kas mums ir ļoti adekvātas un es teiktu mūsdienu situācijai ļoti piemērotas. Līdz ar to arī tas, ko mēs redzam arī šos te pozitīvos piemērus, kad arī uzņēmumi, kuriem varbūt nav obligāti jāatbilst, vai viņi nav šis te subjekts, tāpat, varbūt ne pilnībā, bet daļu no šīm te prasībām un teiksim, kontrolēm tomēr ievieš, lai savu šo te noturību tomēr pret kiberuzbrukumu noturētu. Tā kā, varat padomāt, kurā teiksim tā, noteikti vēl ir detalizētāk un individuāli tās situācijas, bet, teiksim tādas 3 lielās kategorijas, kā mēs to redzam. Un ko tad varbūt vadītāji bieži vien novērtē par zemu? Tas, ko mēs redzam, kad ir tāds priekšstats, ka šis ir tāds tā kā vienreizējs projekts, kuru mēs tad izdarīsim, ieliksim, arhīvā kaut kādā šo dokumentāciju un varbūt iegādāsimies kādu rīku, un tad mēs par šo visu varēsim aizmirst. To mēs redzam, ka gan ir šādi uzņēmumi un šādi līdzīgi pieeja to dara. Tas, kas mums varbūt ir svarīgi un kur mums ir, teiksim, vislabākā sadarbība ar šiem uzņēmumiem, ir tieši tur, kur, kā es jau teicu, gan vadība, gan ir šis te vadības atbalsts, kur viņi redz, ka viņiem ir svarīga šī te, teiksim, pēctecība, jeb arī šī te uzņēmuma kaut kāda uzturēšana, ja uzņēmuma attīstība arī nākotnē un perspektīvā attiecīgi, tad arī šīs te kontrolas un dokumentācija, kas tiek ieviesta, tad viņam būtu jābūt arī jādzīvo uzņēmuma iekšienē dažāda veida procesiem ir, viņi ne tikai jāuzrakst uz papīra, kā vajadzētu būt, bet jācenšas viņus ieviest arī praksē un ikdienas dzīvē. Vēl viens no tādiem izaicinājumiem, ko mēs redzam, un šis īstenībā ir ne tikai Latvijā, bet mēs redzam to arī Lietuvā. Igaunijā burtiski tikai šogad likums tika pieņemts vietējā līmenī attiecīgi. Tur vēl varbūt grūti spriest par šo situāciju, bet redzam, ka ir bieži vien situācijas, kad tiek šis kiberdrošības pārvaldnieks iecelts, un šī teiksim, tehniski šī prasība tiek izpildīta, ka ir šis pārvaldnieks, bet praktiski pārvaldniekam vai nu trūkst kompetences, vai arī īstenībā citreiz vienkārši trūkst laika, jo ir, jārūpējās par infrastruktūru, ir daudz citu izaicinājumu, kas traucē, teiksim, varbūt pilnvērtīgi pildīt šos te pārvaldnieku pienākumus.
Nu, un attiecīgi tad, jā, nu, tas tā varbūt arī viens no īstenībā sadarbības formātiem, kur tad mēs vai kāds cits pakalpojums sniedzējs palīdz šim kiberdrošības pārvaldniekam, nu, teiksim, reāli ieviest gan noteikumus, gan arī dažādu veidu kontrolas. Jā, par dokumentāciju jau es arī minēju. Mūsu ieteikums noteikti ir neuztvert to tikai kā tādu formālu prasību, bet tiešām kā instrumentu, kas palīdz uzņēmumam šo te kiberdrošības līmeni noturēt pēc iespējas augstākā līmenī. Un, jā, ir arī noteikti ļoti labi piemēri, un īstenībā izstrādājot šo te dokumentāciju, redzam, ka šie te, nu, teiksim, vadībai tiešām ir daudz labāka izpratne par to, kāda tad reāli ir šī situācija, kas ir šie lielākie riski. Un attiecīgi arī, kad ir šī izpratne par šiem te riskiem, tad arī bieži vien nu, vadība ir gatava arī, nu, teiksim, tā perspektīvā atvēlēt vairāk resursu, gan, teiksim, laika, gan, nezinu, cilvēka vai naudas resursu šīs te atbilstības nodrošināšanai. Tad, jā, mums bija arī vairākas situācijas, kur šī atbildība, nu, vadība centās šo atbildību teiksim tā, noguldīt uz ārpakalpojumu sniedzējiem, un noteikti arī ārpakalpojumu sniedzējiem ir liela loma, bet nu, primāri, protams, jāatcerās, ka tieši šī uzņēmuma vadība ir primāri atbildīga par kiberdrošību. Un tad, jā, šos riskus mēs varam skatīties, kā mēs varam dalīt ar šiem pakalpojumu sniedzējiem. Nu, jā, un arī manis pieminētie nu, šī te incidentu gatavība, ja kaut kādas simulācijas, testēšanas, es teiktu, pagaidām nenotiek tik bieži. Varbūt šobrīd vēl strādājam tiešām pie šiem te nu, atbilstības jautājumiem. Bet nevar arī teikt, ka nenotiek, jo arī, jā, mums arī ir vairāk klienti, kam mēs esam testējuši arī šo te biznesa nepārtrautības plānu, ja, teiksim, darbības atjaunošanas plānu, jā, un kas dod arī šo te pārliecību, ka incidenta gadījumā tiešām šo te darbību tiešām varēs atjaunot un diezgan, un teiksim tā, mums ir praktiski jau piemēri, mēs jau zinām, cik ātri to varēs izdarīt, un īstenībā veicot šos te testus, mēs redzam arī, kas ir šīs te vājās vietas un kas varbūt ir jāuzlabo gan procesā, gan varbūt citreiz kaut kādos rīkos, lai šo te, nu, kā es teicu, jau šī incidenta gadījumā, lai mums šī atjaunošana notika daudz raitāk un vienkāršāk un bez starpgadījumiem, teiksim tā. Varbūt viena lieta, ko es šeit nepieminēju, bet jā, varbūt viens tāds arī piemērs, kur svarīgi ir, protams, arī apmācīt darbiniekus un arī darbiniekiem skaidrot, kas tad ir šie te noteikumi un kā tieši uz darbiniekiem šis attiecās. Tas, kas varbūt tāds ieteikums arī no mūsu puses, no manas puses, ka varbūt necenšamies izskaidrot visiem darbiniekiem pašu likumu. Jā, tad likums, protams, kiberdrošības pārvaldniekam ir jāpārzina šis te likums, arī vadībai noteikti ir jāzina šīs te likuma prasības. Apmācībās, nu, teiksim, darbinieki, nu, vienalga, vai tas ir, es nezinu, pārdošanas cilvēks vai ražošanas cilvēks, jāmēģina ir šo informāciju viņam pasniegt, nu, pēc iespējas tādā izprotamākā veidā un īstenībā tieši tādā veidā, lai viņš saprot, ko tad īsti viņš var darīt vai kas viņam nebūtu jādara. Ne tik ļoti varbūt par pašu direktīvu vai par pašu likumu, jo, nu jā, tad viņu primārais darbs, protams, ir nedaudz citur. Tad, jā, nu kā es arī minēju, tad lielākā daļa tomēr Latvijā ir šajā te agrīnajā sagatavotības līmenī, tā mēs varētu teikt.
Ceru, kā es teicu, gan ar mūsu, gan arī bija martā, ja nemaldos, martā bija arī kiberdrošības, tad CERT pasākums, kur arī apkopoja šo te informāciju un turpinās arī dažāda veida kampaņas, lai šo te, tiksim, izpratni gan par šo likumu, gan arī par vispār kiberdrošību paaugstinātu. Redzam arī mēdījos dažādu veidu informāciju, tā kā grūti tā uzreiz, mums nav tāda skaidra statistika, bet gribētos teikt, ka vismaz es redzu tādu pozitīvu tendenci. Tas, no kā vēl arī varbūt ieteiktu izvairīties, ir iegādāties, teiksim, bez nekādas, teiksim, iepriekšējas risku izvērtēšanas un izpratnes par šo situāciju, varbūt izvairīties no kādu konkrētu vienu, otru vai trešo rīku iegādes. Protams, ka dažādi rīki kaut kādā brīdī būs nepieciešami, bet cik daudz, kuri, es teiktu, ka ļoti svarīgi tiešām, ja mēs skatāmies šos soļus, tad tiešām sākt ar tādu tā kā izvērtējumu, kur mēs atrodamies, kas ir tā situācija šobrīd, izvērtēt arī šos riskus un pēc tam jau izstrādāt arī šo darbības nepārtrauktības plānu un pēc tam jau domāt par šiem te risinājumiem, kas to palīdzēs nodrošināt, jo risinājumu noteikti ir daudz. Redzam arī mūsu, kā saka, piegādātāju lokā, gan Microsoft, gan Fortinet, gan citi mūsu piegādātāji runā par risinājumiem daudz. Tos, protams, vienmēr var paspēt iegādāties, un viņi kaut kādā brīdī noteikti ir nepieciešami, bet iet tos soļus varbūt secīgi. Tiem, kuriem arī tie, kas varbūt jau iepriekš atbildu šiem Miniskaba noteikumiem 442, tad noteikti arī jāpārskata ir šī dokumentācija, kā es teicu, tas ir mūsu ieteikums ir šo dokumentāciju veidot nevis tīri tikai atkal formāli, lai auditors vai kiberdrošības centrs varētu, kā saka, pārliecināties, bet, domāt, kā to veidot jēgpilni, lai tam tiešām būtu arī pievienotā vērtība. Un kā es arī minēju, par šiem te laika trūkumu, tad principā gads mums ir jau riņķī, kad bija jāiesniedz šis te pirmreizējais ziņojums. Redzam, ka puse to vēl nebija izdarījuši, tad tas, ko es saprotu no kiberdrošības centra, viņi, protams, ir ļoti pretīm nākoši un elastīgi, un šobrīd vismaz man nav informācijas, ka viņi būtu kaut kā ļoti, kā es saku, ļoti spiedīgi uz kādu no pakalpojumus, uz kādu no klientiem vai uz kādu no organizācijām, tiksim, izdarījuši kādu spiedienu, bet tas, ko viņi arī gan teica, ka, principā šī gada laikā viņi ies cauri, viņiem tas mērķis ir iepazīt jau labāk, kas tad ir šajos pirmreizējos ziņojumos, ko tad viņi, kādas tad ir tās situācijas, vai viņiem tas tur izdosies un kā viņiem pašiem ar resursiem, tas ir varbūt cits jautājums, bet, katrā ziņā, tas brīdis tojās, kad noteikti arī vairāk tiks pievērsta uzmanība ne tikai varbūt par šīm tehniskajām lietām, tad vai iecelts pārvaldnieks un vai iesniegts šis ziņojums, bet jau ies arī tālāk detaļās un skatīsies, kas tad tur notiek. Tā kā varbūt, kas tad ir tādi varbūt galvenie secinājumi no manas puses, ka tiešām vēlreiz uzsvēr šo te vadības iesaistes svarīgumu šajā visā procesā. Kā mēs redzam, tur, kur ir šī vadības iesaiste un atbalsts, tad šie rezultāti, šis viss process iet arī daudz raitāk. Uzņēmuma sagatavotība, lielāko daļu tomēr nav vēl tā pilnībā gatava, bet un arī laiks mums, kā saka, arī iet uz priekšu pagaidām. Kā es teicu, nav tāds varbūt milzīgs spiediens no kontrolējušām iestādēm, bet kaut kādā brīdī noteikti viņš sāksies. Un, kā es teicu, ir praktiski jānoliek šie soļi. Sākam varbūt tiešām ar šo pašnovērtējumu, kur mēs atrodamies, izanalizējam, saprotam, kāds tad ir
saliekam šo te plānu, izvērtējam riskus un tad ejam secīgi pa soļiem. Nu, un tad, kad mums prasa varbūt kādi tad ir tie pirmie soļi, lai teiksim, atbilstu šīm te prasībām, nu, arī tas, ko MK noteikumi prasa, tad, protams, ir šis kiberdrošības pārvaldnieks, un Kaspars arī tad pastāstīs tūlītās nedaudz sīkāk no savas puses šo te savu pieredzi, bet, kiberdrošības pārvaldnieks noteikti ir tas cilvēks, kas var visam šim ceļam jūs, kā saka, pavadīt cauri, gan sākot no šī izvērtējuma, saliekot kopā arī plānu un arī, teiksim, sagatavot visus šos te ziņojumus gan kiberdrošības centram, gan vadībai un tam līdzīgi. Protams, regulāri arī šī te mēs varbūt jau nedaudz par rīkiem sākam runāt, bet ir tādas pamatlietas, kas ir šī ievainojamības skenēšana, kur mēs arī varam palīdzēt. Tāpat arī mēs redzam, kur mums ir vairāk darbinieki, tad daudz efektīvāk, mūsuprāt, ir šīs apmācības veikt. Teiksim, ar digitālu rīku, ja ar kaut kādu, teiksim, portālu, kur arī mēs veicam šo te pikšķerēšanas, varbūt testēšanu, un tad mēs redzam varbūt tādu pilno bildi, kā tad mums ir veicies, kur varbūt mums ir šie te kritiskie darbinieki vai kritiskie, nezinu, kādas nodaļas vai valstis, ja mēs strādājam vairākās valstīs, kur varbūt ir jāpievērš kāda, teiksim, papildus uzmanība. Tāpat es nevaru nepieminēt arī rezerves kopēšanas un šo te darbības nepārtrauktības plānu. Tam ir jābūt arī, tam ir arī svarīgi šo te plānu arī testēt, kā es arī minēju, un no tā arī mācīties, kā arī tiem, kam tas ir nepieciešams arī, lai vispār zinātu, kad šis incidents ir noticis. Principā mums ir jābūt kādai žurnāla failu analīzei un risinājumam, kas palīdz mums identificēt, kā ir noticis kāds incidents, vienalga, vai tas ir ārēji ietekme, vai arī īsnībā mēs redzam diezgan regulāri arī iekšēji, teiksim, darbinieki veic kaut kādas darbības, kas var novest pie datu noplūdes vai pie kaut kādiem incidentiem un riskiem. Tā kā lai to visu vispār pamanītu un zinātu par to, tad kaut kādā veidā, kaut kādiem rīkiem, diemžēl, tomēr ir arī jābūt. Daudzi noteikti citi risinājumi un iespējas katrā ziņā, ja kādā no soļiem, atbilstības soļiem jums ir kāds izaicinājums, esam noteikti gatavi palīdzēt un, kā saka, padarīt šo te atbilstību varbūt vienkāršāku un saprotamāku, No manas puses tas arī viss. Atgādināšu, varbūt pirms došu vārdu Kasparam, atgādināšu, ka droši variet arī publicēt savus jautājumus Q&A sadaļā, un pasākuma beigās tad arī iziesim viņiem cauri, centīsimies arī uz tiem atbildēt. Paldies, Kaspar, došu vārdu tev. Labdien visiem! Cerams, labrīt, pareizāk sakot, cerams, mani redz un dzird, un arī tagad ir redzama prezentācija. Mārtiņ, droši pēc jau arī lūdzu apstiprini. Viss kārtībā no manas puses ir. Super. Tad vēlreiz labrīt. Kaspars Ieselnieks, IT drošības vadītājs, kiberdrošības pārvaldnieks, cilvēks, kurš sako līdz atbilstībai, riskiem un pārvaldībai. Un šodien nedaudz vairāk pastāstīšu, papildināšu vienkārši Mārtiņa stāstāmo ar kādiem piemēriem no konkrētiem, no pieredzes, vai arī to, ko esam dzirdējuši no citiem kolēģiem, vai no Nacionālā kiberdrošības centra, vai no CERTA. Bet sākumā ievadam NKDL, ko tas nozīmē organizācijām. Mārtiņš jau diezgan labi pastāstīja par to lielo bildi, galveno ietvaru. Ar
ko vienīgi es varu papildināt, ka tieši atbilstības ietvaros galvenais fokus ir uz ministra kabineta noteikumiem 397, kas nosaka minimālās kiberdrošības prasības. Attiecīgi to, ka jau praktiski mums ir jāievieš likums, jau ir tas lielais ietvars, un pavisam lielais ietvars ir NIS2 direktīva. Un kopumā, ko šie te 3, teiksim tā, ietvari nosaka, ir kiberdrošības pārvaldības ieviešanu, jau kā procesu ieviešanu, par risku pārvaldību, darbības nepārtrautības nodrošināšanu, kiberincidentu pārvaldību un piegādātāju risku pārvaldību un atbilstību. Un tā, šeit runa ir galvenokārt par supply chain riskiem, ja piegādātāju ķēdes riskiem, regulāru pašvērtējumu un uzraudzību, ko jau te veids vai Nacionālais kiberdrošības centrs, kurš pārbauda mūsu iesniegtos pašvērtējumus un veids uzraudzību, vai arī SAPS atkarībā no subjekta statusa. Un arī nedaudz, es varu uzreiz pateikt, ka sanāks vairākas reizes kaut kādā mērā atkārtoties ar Mārtiņa stāstījumu, bet tas arī apliecina to, ka tiek identificēts gan no, teiksim tā, no Mārtiņa puses, gan no manas, gan kas ir dzirdēts apkārt, ka tās līdzīgās problēmas, ka šis te šīs te ministra kabineta noteikuma prasības nav tāds viens projekts, kam ir sākums un beigas. Tas ir process, tas ir kiberdrošības pārvaldības process, ko ir jāievieš organizācijā, un ja to vēlas darīt korekti un pareizi, tas nav ātrs mērķis, ko sasniegt, jo it īpaši, ja ir lielāka organizācija ar dažādām struktūru vienībām, vairākiem iesaistītiem cilvēkiem, jo sarežģītāk un ilgāk tas parasti ir, un tas prasa arī izmaiņas jau pašā organizācijā kā tādā. Un, izmaiņas nevienmēr notiek viegli, nevienmēr visi vēlas kaut ko mainīt, ievies kaut ko jaunu, līdz ar to, jo sarežģītāka organizācija, lielāka un tā tālāk, jo šis te ieviešanas process ir attiecīgi arī ilgāks un garāks un bieži vien sarežģītāks. Bet ar ko sākt? Daudz sāk ar politikām, kas ir pareizi. Ar politikām šeit es domāju dokumentāciju, risku novērtējumu, kiberdrošības politika, IKT reģistrs, kiberincidentu reģistrs, rezerves kopēšanas kārtība un tā tālāk. Bet viens... Tā, ja mēs ļoti secīgi ejam, tad pirmais ir saprast, vai tas uz mums attiecas, attiecīgi, vai Nacionālās kiberdrošības likums attiecas uz mūsu organizāciju, vai mēs esam subjekts un vai kāds subjekts mēs esam būtiskais vai svarīgais, vai, iespējams, arī kritiskais. Un tad veicam esošās situācijas novērtējumu, saprotam, kur mēs atrodamies, ja mēs skatāmies ministra kabineta noteikumu 397 prasības, minimālās kiberdrošības prasības, un kad mēs veicam pašvērtējumu, jo pašvērtējums ir, varbūt tiem, kas nezina, īsai atkāpēji pašvērtējums ir anketa, kuru jāiesniedz Nacionālajam kiberdrošības centram vai SABam, un tur ir virkne ar jautājumiem, kas ir, vienkārši jāatbild ir vai nav, kaut kādos jautājumos ir jāpievieno pierādījumi. Ir mums auditācijas pieraksti, uzkrājām mēs par auditācijas pierakstu par tīkla iekārtām, uzkrājām auditācijas pieraksts par informācijas sistēmām, kādas informācijas sistēmas mums ir un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to tas tāds ir labs darba materiāls, saprast, kur galā mēs atrodamies. Un, lai saprastu to, tad mēs arī apkopojam, kādas ir galvenās, kāda mums ir IT saimniecība vispār, kādas sistēmas mēs izmantojam, kāda ir šo sistēmu klasifikācija, ja ņem vērā ministra kabineta noteikums A, B vai C, tīkla iekārtas, serveri, datubāzes, attiecīgi mēs uzskaitām visu to saimniecību,
Un tad jau mēs varam veikt kaut kādu risku novērtējumu, ņemot vērā to infrastruktūru, kas mums ir sistēmas, kādas mums ir iekšējais tīkls, ārējais tīkls, pakalpojumu sniedzēji, ārpakalpojumu piegādātāji. Mēs veicam risku novērtējumu, pēc risku novērtējuma mēs saprotam tās prioritātes, ar ko sākt. Risku novērtējums, jeb kiberrisku novērtējums ir viena no dokumentācijas prasībām, un pēc šī riska novērtējuma mēs saprotam, kur ir augstie riski, ja tādi ir, kuri vidēja līmeņa riski vai zemi riski, un pēc tam jau mēs saprotam, ar ko mēs varam sākt, kam pievērst uzmanību, iet pie vadības, saprast no vadības, vai ir kāds atbalsts, lai šos te augstos vai vidējos riskus novērst, jo bieži vien tas ir saistīts vai nu ar laiku vai attiecīgi finansēm. Attiecīgi, ko Mārtiņš arī minēja, vadības atbalsts ir svarīgs, kritiski svarīgs, es teiktu, tieši riska analīzes procesā, jo tad vadība arī pasaka, mēs saprotam, šis ir augsts risks, mums kaut kas ar viņu jādara, visticamākais jāsamazina, lai viņi samazinātu, mums nepieciešams iegādāties kaut kādu rīku un arī viņu pārvaldīt, un tas maksā tik un tik. Bet, ja mēs to izdarām, mēs šo risku mazinām līdz mums pieņemamai riska apatītei. Tas kā viens piemērs par vadības iesaisti un atbalstu. Protams, vēl piemērs ir, ka vadība vispār ir noteikusi kā prioritāti atrast vai nu štatā vai kā ārpakalpojumu kiberdrošības pārvaldnieku, kas attiecīgi sako līdz atbilstībai, veic visus šos te soļus un atskaitās vadībai, tur reizi gadā, reizi pusgadā atkarībā no vajadzības, kas ir izdarīts, kāda ir mērķi, kāda ir mūsu, teiksim tā, atbilstības ieviešanas stratēģija vai pat drīzāk IT drošības stratēģija, ko mēs vēlamies sasniegt, sākot no šodienas, nākamajos 6 mēnešos vai pēc gada, un secīgi iet pēc šī plāna. Bet par ieviešanas ceļu praksē, tad posmi šeit varbūt pārklājas, vai kāds varbūt pirmais, varbūt otrais, pirmais un tā tālāk, bet pirmais posms ir pašvērtējums, saprotam, kas mums ir, kādi ir kritiskie procesi, sistēmas, resursi, jeb aktīvi IT, veicam pašvērtējumu, izstrādājam, attiecīgi ņemot vērā esošo informāciju un situāciju, dokumentāciju, kiberdrošības politiku, riska pārvaldības politika, IKT reģistrs, incidentu reaģēšanas plāns, tur atkarībā no vajadzībām var būt dažādas dokumentācijas, kuras nepieciešamas. Un, protams, arī pārvaldības ietvaros ir kiberdrošības pārvaldnieks, kurš ir noteikts nosacīta projektu vadītājs šim te atbilstības procesam un ieviešanai un pāraudzībai. Tad trešais posms, mēs esam tagad sapratuši, kas mums ir, ko mums vajadzētu atbilstībai, tad mēs ieviešam procesu, kā mēs identificējam, piemēram, kiberincidentus, kā mēs viņus apstrādājam, kā mēs viņus dokumentējam, kurš to dara, kā to dara, kur to apkopo, kam par to paziņo un tā tālāk piekļuvs pārvaldība, arī kā šo procesu dokumentē, kurš apstiprina 4 principu vai ir ievies kaut kādi, vai veicam revīzijas, auditus reizi gadā, reizi pusgadā, vai piekļuvas, kuras ir piešķirtas atbilst nepieciešamībām, ņemot vērā darbinieka amata pienākumus. Rezerves kopijas arī, cik bieži veicam, kam veicam, kur glabājam, šifrējam, nešifrējam, atrodas vienā serveru telpā, atrodas Latvijā, atrodas ārpus Latvijas, un visi šie te jautājumi. Testējam viņus arī, par ko Mārtiņš minēja labu piemēru, ka vai vispār mēs viņus varam atjaunot. Ievainojuma pārvaldība arī ir viens no, teiksim, incidentu reaģēšanas procesa, kur mēs identificējam potenciālus ievainojumības, kā mēs viņus pārvaldam, vai viņas tiek apkopotas, novērstas, laicīgi uzskaitītas un tā tālāk. Un tad testēšana arī IKT DNP ir
IKT darbības nepārtrauktības testēšanas, darbības nepārtrauktības plāna testēšana, apmācības gan darbinieku apmācības, gan arī jau IT speciālistu darbinieku apmācības saistībā ar incidentu reaģēšanas procesu, darbības nepārtrautības plānošanu. Un testēšana ir kā pašvērtējums, var tikt izmantots arī kā katru gadu, kā labs rīks, kuru pārliecināties iziet cauri vēlreiz katru gadu, piemēram, vai mēs atbilstam prasībām. Un ikdienas darbība, kontroļu uzturēšana, uzraudzība, nepārtraukti pilnveidē, tas ir kā process, piemēram, ievainojumības mēs veicam tur reizi mēnesī, reizi ceturksnī, mēs pārskatām piekļuvus arī pēc kaut kādas secības un perioda. Un nepārtrauktīs pilnveidi, protams, jau, lai arī ministra kabineta noteikumu nosaukums ir minimālās kiberdrošības prasības, tās minimālās kiberdrošības prasības ir diezgan jau, tur ir ko investēt laiku, līdzekļus, lai viņas ieviestu bieži vien. Un, lai ar to tiktu galā, pēc tam ir, protams, vēl dažādi ietvari, standarti, labās prakses, ISO 27001, CIS 8 kontroles, ITIL, COBIT, ENISA, entie ietvari un labās prakses, ko mēs pēc tam jau kā nākamo soli varam domāt, ka mēs esam nosaguši to pirmo soli. Protams, arī tas viss iet kopā ar vadības uzstādījumiem, iespējām, laiku un finansēm. Tātad, teiksim tā, kādas ir tās biežākās kļūdas, vai varbūt formulēsim tā, kādas ir tās jomas, kur varētu uzlabot, ko mēs esam identificējuši. Dokumentācija ir, bet viņas netiek izmantotas vai netiek izmantotas tādā ziņā, ka netiek aprakstīts, kā faktiski ir uzņēmumā, vai organizācijā vai institūcijā, vai arī politikas vai dokumentācija ir, bet neviens darbinieks nav redzējis kiberdrošības politiku, piemēram. Vai viņa netiek pārskatīta, netiek atjaunota, ar viņu neiepazīstina jaunos darbiniekus, viņa ar šo dokumentāciju, kur ne viss tā dokumentācija, bet kaut kāda aspekti noteikti ir arī attiecinām uz jebkuru darbinieku, kas būtu jāņem vērā. Nezinu, ko drīkst darbinieks darīt, ko nedrīkst, kā pieņemtas lietošanas noteikumi, kā izmantot e-pastu. Viss tas ir kaut kādā kiberdrošības dokumentācijas kopumā. Līdz ar to tas ir, mēs izstrādājam dokumentāciju, bet mēs ar viņu neko nedaram. Riska dokuments ir vienreizējs dokuments, vienreiz izdarījām un ar to viss beidzās, bet risku novērtējums ir nepārtraukts process, jo mums mainās IT sistēmas, industrijā mainās draudi, riski, mums ir jauni procesi, un riska novērtējums manā izpratnē tas ir aktivitāte, ko dara kā minimums reizi gadā, teiktu reizi ceturksnī, katru mēnesi ir vērtīgi pārskatīt risku reģistru, saprast, vai kaut kas nav mainījies, un arī, ja mums bija kaut riska identificēta augsto vidēji, vai mēs katru kaut kādu mēnesi daram kaut ko lietas labā, attiecīgi, vai mēs viņu mazinām. Un tā arī ir kā viena no uzraudzības kontrolēm, kas sekojam tam līdzi. Bieži vien nav definēti tehnisko informācijas resursu īpašnieki, kas atbild par kādu sistēmu vai kas atbild par serveriem un tā tālāk, atbildīgie attiecīgi. Un viena tāda tiešām liela, varbūt nianse, bet tāds viens liels bloks, kas bieži vien ir aizmirsts, ir ārpakalpojumu sniedzēju risku un atbilstības novērtējumi. Mans pieņēmums ir dēļ tā, ka pašvērtējuma anketā par ārpakalpojumu sniedzējiem īsti nav nekas minēts, un tas kaut kā
liek potenciāli aizmirst par ārpakalpojumiem. Lai gan ministra kabineta noteikuma prasībās ir pat nodaļas par ārpakalpojumu sniedzējiem, jeb mūsu piegādātājiem. Konkrēti iet runa par IKT. Un ir jāveic riska izvērtējumi IKT ārpakalpojumu sniedzējiem, slēdzot jaunus līgumus vai pārslēdzot viņus, un jāveic atbilstības novērtējumi attiecīgi pret ministra kabineta prasībām, kas ir noteiktas, un lietām, kam konkrēti ir jābūt līgumos atrunātām. Kā ziņo par incidentiem apakšu uzņēmējiem, tur ārpakalpojumu sniedzējiem, tur jāatbilst ministra kabineta noteikuma prasībām, ka pašam ārpakalpojumam jāatbilst ministra kabinetu noteikuma prasībām, ka ir jāveic šie te riska un atbilstības izvērtējumi, drošības pārbaudes un virkni citas lietas, kas ir definētas pašos noteikumos, bet par šo te aspektu, ko esmu ievērojis, ir piemirsts, un par to noteikti ir jāpadomā. Un atbilstība tiek uztverta kā vienreizējs projekts, arī par to ieminējos iepriekš, ka tas ir process, un tas nepārtraukts process, kurš ir jāievieš, jāpārauga, jākontrolē un jāuztur. Tātad saistībā ar dokumentāciju, tas, ka politikas, kā es minēju, tad politikas termini saprot dokumentācijas kopumu, ka kopēts no internetā pieejamiem paraugiem, kas ir ok, vienīgi šos te paraugus noteikti vēlams viņus pielāgot organizācijai, lai atbilst šeit konkrētā uzņēmuma organizācijas vai institūcijas procesiem, vai vismaz nākotnes procesiem, ko mēs plānojam ieviest. Darbinieki par tām nezina, par visām arī nav jāzina, bet kaut kādu noteiktu sadaļu ir jāzina. Nav saistības ar ikdienas procesiem, un, protams, mērķis nav izveidot 200 lapu garu dokumentu, bet izveidot kaut kādu viegli saprotamu, vēlams īsu un koncentrētu dokumentu, kas pastāsta, kā pie mums notiek, kas notiek, kas par ko atbildīgs ir, kas ir jāveic un ko mēs reāli izmantojam. Tātad par procesiem ārpakalpojumu pārvaldību neatkārtošos, tur es minēju jau rezerves kopijas, arī ieminējos auditācijas pieraksti. Jā, par auditācijas pierakstiem tīklam un informācijas sistēmām detalizācija ir konkrēta noteikta ministra kabineta noteikumos, kam būtu jābūt, un ko mēs bieži redzam, ka kaut kāda daļa nav, vai arī, piemēram, atkarībā no informācijas sistēmas klasifikācijas, tad ir noteikti prasības, cik ilgi, piemēram, jāuzglabā šie auditācijas pieraksti. 6 mēneši, 18 mēneši, 12 mēneši. Un tad mēs saprotam, ka sākot pārskatīt, tad mēs saprotam, ka šī prasība nav vienkārši ieviesta un ir kaut kas jāmaina konfigurācijās. Jā, iemainojuma pārvaldībā vispār tiek veikta, vai seko līdzi, vai ievainojumības tiek novērstas kaut kādā laika periodā, vai viņas tiek uzskaitītas pārvaldītas, incidentu pārvaldība. Šeit ir par to, vai kā mēs par identificējam incidents, jeb kiberincidents, pareizāk sakot, vai mums ir kaut kādas sistēmas, kā mēs identificējam, kur mēs uzskaitam, kā mēs mācāmies no viņiem, kā mēs reaģējam, kas, kurā brīdī dara. Un bieži vien, kad sāk pieskaties šiem praktiskajiem jautājumiem, īsti nav aprakstīts vai zināms, vai domāts par to. Vai arī vienkārši nav kaut kāda sistēma, kas identificē kaut kādu potenciālu kiberincidentu. Līdz ar to, tā ir tāds diezgan liels bloks, kur noteikti ir iespējas pilnveidot lietas organizācijās. Tā par kontrolas mehānismiem praksē ir īpaši ar klientiem pildot pašvērtējumus, kas ir novērots, ka jā, mums ir šādi, mēs darām tā, un tad pašvērtējumam, piemēram,
vai jebkurā auditā būs pieprasījums, lūdzu, sniegt pierādījumu par to. Un tad ir pārdomas un sākās jautājumi, kā mēs to pierādām, vai kur mēs to varam parādīt un tā tālāk. Piemēram, rezerves kopija atjaunošanās testi vai piekļuvas pārskatīšana. Kas to dara, bet vienkārši nav kaut kā padomāts par to, ka mēs to kaut kā protokolējam, ka tas tiek darīts tad un tad, to darīt tas un tās rezultāti ir tādi, vai apmācību pierādījumi. Jā, mēs novadījām semināru, bet pēc tam nebija, kaut kāds pārbaudas tests vai Jānis Bērziņš, vai tiešām Jānis Bērziņš ir izgājis apmācības vai nav izgājis apmācības. Un arī ministrs kabineta noteikumi par to tieši runā, ka apmācībām jābūt uzskaitītām, tad to arī ir jāveic, ir jāuzskaita, vai tas ir testa ziņā, kad darbinieks nokārto testu, tad ir šis te pierādījums, ka ir nokārtots tests tajā datumā. Incidentu žurnāli, mums, piemēram, incidentu žurnāls ir, bet ir gads pagājis, un tur nav neviens kiberincidents. Es kaut kā neticu, ka gada laikā kaut vai kaut kāds mazas nozīmes kiberincidents nav potenciāli noticis. Līdz ar to tas process nav iedarbināts, ja mums nav kiberincidentu žurnāls tiešām stāv tukšs. Un ievainojību novēršanas arī uzskaita, ka seko līdz, ko mēs esam identificējuši, kas ir atrisināts, novērsts un kāds ir bijis progress, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo mēnesi un tā tālāk. Tātad atbilstība bez pierādījumiem auditā, ja pašvērtējumā, ja praksē neeksistē. Es skatos vienkārši laiks, mums nav daudz, mēģināšu tā ātrāk iziet cauri, kas par saistībā ar darbības nepārtrauktības plānošanu, tad tiek veikta ietekmes analīze, nav definēta atjaunošanās laika mērķi, nav skaidrs atjaunošanās process, nav par testēšanu, kaut kā lētākais, vienkāršākais veids ir ar iesaistītiem pusēm pārunāt mums no sērijas noteikti datu centrs, ko mēs darām, ko katrs dara, kādas ir atbildības, ar ko sazinās, kā mēs nodrošinām tur nepārtrauktību un tā tālāk, vai arī kāds no mūsu kritiskiem piegādātājiem pēkšņi nav pieejams dēļ kaut kāda iemesla, kāda mums ir tā izejas stratēģija un vispārējais. Arī par tām galvenajām atziņām atbilstība sākas ar vadības iesaisti, kā es minēju, resursus, kaut arī par to, ka ir apstiprināti līdzekļi ārpakalpojumam vai iekšējai kompetencijai, sameklēt jaunu kolēģi, kas domātu par šo te nodrošināt būtībā kiberdrošību pārvaldnieku funkciju. Atbilstību nevar nopirkt ar tehnoloģijām. Tas ir pilnīgi skaidrs, nav jēga nopirkt kaut kādu rīku, un ja viņi neizmanto, tas ir vienkārši, teiksim tā, līdzekļu izšķērdēšana. Dokumentācija vien pat neatrisina riskus, viņa ir jāievieš un jāsako līdz, fokusējamies būtiskākajiem riskiem, tā mēs arī būsim efektīvāki, mazāk dokumentu, vairāk reāli procesi. Lai tas, kas ir rakstīts, tas arī ir ieviests vai vismaz tikt ieviests kaut kādā tuvākajā laikā. Tātad, ja šodien sākam, tad pašvērtējums, esošās situācijas novērtējums, saprotam, kāda mums ir aktīvi IT saimniecībā sistēmas, serveri, tīkli un tā tālāk, riska reģistrs, riska novērtējumu, darbības nepārtrauktības plāns, atbildības definējam, un domājam, kā par pierādījumiem, kā mēs, ja kāds no malas atnākt un pajautāt arī, tajā skaitā kaut kā Nacionālais kiberdrošības centrs, kā jūs izpildat šo un šo prasību, tad mums pēc idejas jebkurā brīdī vajadzēja būt atbildēji, kā mēs to izdaram un pierādam. Veidojam procesu, nevis projektu. Tātad pašā noslēgumā, skatos 6 minūtes mums ir, atbilstība nav audits, tas ir process, atbilstība nav tikai dokumentu komplekts, tas atkal ir process, un atbilstība ir organizācijas spēja pārvaldīt kiberriskus ikdienā, sakot viņam līdz, kontrolēt, uzturēt, un, protams,
tāds ļoti vispārināts un varbūt triviāls pēdējais teikums, bet veiksmīgākās organizācijas nav tās, kurām ir visvairāk dokumentu, bet tās, kurām kiberdrošība ir kļuvusi par ikdienas pārvaldības sastāvdaļu. Tā, liels paldies par uzmanību. Jā, ja kādi jautājumi, tad noteikti droši var uzdot. Jā. Kaspar, paldies tev. Mums ir daži jautājumi. Īstenībā man arī daži jautājumi vēl, bet atgādināšu, ka droši tie, kas vēl nav, kam ir kādas pārdomas vai kāds jautājums, droši tad arī liekat Q&A sadaļā, centīsimies atbildēt. Ārdis raksta mums tādu jautājumu saistībā ar minimālām kiberdrošības prasībām. Kas varbūt ir tādas būtiskākās atšķirības starp svarīgo un būtisko pakalpojumu sniedzēju? Būtu arī kas par nokomentēt. Atšķirības ir, piemēram, kā mēs novērtējam informācijas sistēmas A, B un C klase. Ja C klases sistēmas ir novērtētas pēc ministra kabineta noteikuma klasifikācijas, tad tur ir stipri mazāk prasību tieši par funkcionalitāti, auditāciju, rezerves kopijām, tas teiksim tā, tehniskās prasības tieši uz sistēmām. Un tas ir neatkarīgi no vai būtiskais vai svarīgais pakalpojums sniedzējs, tas ir vairāk no sistēmas perspektīvas. Un arī no sistēmas perspektīvas, ja mums ir kāda A klases sistēma, klasificēta kā A klases sistēma, tad mums, piemēram, pašvērtējums arī jāiesniedz katru gadu, nevis reizi 3 gados. Viena no lietām, jā. Bet atbild, tas no sistēma klasifikācijas viedokļa runājot, bet par pašu būtisko un svarīgo ir industrijas, protams, kuras attiecas uz subjektiem, ir industrijas, kuras attiecas uz svarīgajiem un industrijas attiecas uz būtiskajiem. Bet tieši no svarīgiem būtiskiem, jā, laikam primārs skatītos no sistēma klasifikācijas viedokļa. Tāds sarežģītāks vai varbūt jautājums, ne sarežģītāks, bet es teiktu, jā, arī Miks raksta tātad mūsu interpretācija saistībā ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Tur ir tātad 88.2 punkts, kur rakstīts, ka ārpakalpojumu sniedzējs tā dalībnieks kapitāla īpašnieks. Viņš ir Krievijas federācijas pilsonis un, respektīvi jautājums, vai globālai IT uzņēmumi, kuriem vismaz viena akcija teorētiski pieder tur Baltkrievijas pilsonim, būtu noraidāmi. Jā, nezinu, varbūt kas par to sāc, tad es varu nokomentēt no savas puses vēl arī. Ja 1%, attiecīgi, ja identificē uzņēmumu reģistrā vai kaut kādās datubāzēs, kad veic izpēti par ārpakalpojumu sniedzēju, un ja tur figurē Krievija un Baltkrievija, tas uzreiz ir tāds kategorisks nē. Jā, bet tad mēs runājam, labi, tas nezinu, vai kā tieši tagad precīzi bija rakstīts likumā, bet es teiktu, ja tur ir kaut kāds 1%, viņš jau nemaz neparādīsies pie patiesā labuma guvējiem, vai, respektīvi, viņam nav nekāda kontrola. Ja mēs runājam par šiem te kaut kādiem globālajiem publiskajām organizācijām savukārt, bet, ja kāds pēc teica, ja tur parādās pie patiesā labuma guvējiem vai šiem te, teiksim, arī valdes locekļiem vai kaut kādiem cilvēkiem, kas ietekmē, viens ir no likuma puses, otrs ir, es teiktu, noteikti jāizvērtē tieši no šīs risku puses. Un kā man patīk, Kaspars teica, risku apetīte, tad cik mēs esam gatavi to apetīti, cik mums ir augsta vai zema tā apetīte. Bet, principā, jā, es teiktu, ka drīzāk jau, kad izvairīties no šādiem riskiem. Jā, bet paldies, Mik, par jautājumu. Droši varam vēl, Kaspar? Es vienkārši esmu šo te arī ar daudziem klientiem runājis, un arī saraksts ir Nacionālo kiberdrošības centra kontaktpunktu ir
Daudz un dikti runāts par ārpakalpojumu sniedzēju izvērtējumiem, gan no riska viedokļa, gan arī no atbilstības, un kurā brīdī ir pietiekams mūsu izvērtējums vai nav. Un tā atbilde, principā, tā kopsavilkumā ir ar samērīgiem līdzekļiem to, ko mēs varam izvērtēt publiski pieejamo informāciju, cik mēs varam iegūt. Protams, šos dokumentācijas soļus mēs izvērtējam soļus, dokumentējam kaut kādā iekšējā anketā un tā tālāk. Un tas ir mūsu pierādījums. Mēs esam veikuši savu darbu, mēs neidentificējām nekādus tur piegādātāji, apakšpiegādātājus, kas tur kaut kur slēpjas, kaut kur, nezinu, ārzonās, vai tur beigās ir Krievijas īpašnieks. Nezinu, kaut kā izpētot Google, ChatGPT, uzņēmumu kaut kādus reģistrus, publiski pieejamo informāciju. Ja mēs to neidentificējam, es teiktu, mēs objektīvi esam savu darbu izdarījuši, mēs varam parādīt savu izvērtējumu. Ja tomēr kaut kā citi savādāk varēja atrast, tad lūdzu informējiet mūs, bet mēs savu darbu izdarījām un ar to mēs esam, uzskatām to par pietiekošu. Tāda varbūt tā atbilde. Jā, es piekrītu. Vēl par piegādes ķēdēm un ārpakalpojumu riskiem. Vai tas nozīmē, ka katram, ar ko tiek slēgts līgums, tiek pieprasīts atbilst MK 397 noteikumiem? Piemēram, specifiski darba apakšuzņēmēji, kas var būt ar pavisam nelielu izmēru uzņēmums. Mums tur arī bijuši piemēri, ka tur 2 cilvēki, laptops, inbox, e-pasts un viss principā. Tā kā, jautājums par cik daudz tās prasības uzlikt tam ārpakalpojumu sniedzējiem. Ja ārpakalpojumu sniedzējs ir arī likuma subjekts, tad viņam jau atbilstībai jābūt pašai par sevi. Attiecīgi par tā piegādātāja, kas ir līgumā, ir noteikti tie punkti, kas ir jāiekļauj. Piemēram, ja šis pakalpojums sniedzējs identificē kaut kādu incidentu, nezinu, mums tur dati noplūda, viņam ir obligāti jāziņo tev kā pakalpojumu saņēmējiem. Un tad tur ir vienkārši punkti, kas ir jāiekļauj līgumā. Un tas ir jāņem vērā. Un tie punkti ir lasāmi pašos noteikumos, un viņus varbūt vienkārši jāpārfrazē, pareizi jāiepako juristiem un jāiekļauj līgumā. Tas arī viss. Respektīvi, ja tas ārpakalpojums sniedzējs nav subjekts, tad pilnībā MK 397 tur atbilst viņam. Nē, nav jāatbilst. Jāatbilst tām prasībām, kas ir par ārpakalpojumu sniedzējiem. Un tur ir konkrētas prasības. Mums, kā pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, jāziņo par incidentiem. Mums pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina, ka mūsu apakšuzņēmējs nav, piemēram, neatbilstoši MK noteikumiem, piemēram, ka tas nav kaut kāds uzņēmums Krievijā. Tā ļoti vienkāršojot. Un nodrošinot to piegādes ķēdi tādā ziņā. Bet tas nenozīmē, ka šim te pakalpojumu sniedzējiem jāatbilst visām prasībām. Viņam jāatbilst ārpakalpojumu sniedzēju prasībām, kas ir ministra kabineta noteikumos. Jā. Un tad vēl Agnēs prasa, vai paredzēts kādas izmaiņas papildinājumi 397 noteikumiem. Rusku jau pieminēja, bet varbūt Kaspars var... Ir dzirdēts, bet ir vismaz Nacionālā kiberdrošības likuma ietvaros ir dzirdēts, ka samazinās subjekta attiecinātību, attiecīgi industrijas, uz kurām attiecas potenciāli kaut kādas prasības vienkāršos, kas tieši ministra kabineta noteikumu kontekstā, bet konkrēti ko, kā, kad man personīgi nav zināms. Jā, to arī es no aizsardzības ministrijas dzirdēju, ka tad šie noteikumi varētu samazināt šo subjektu skaitu. Īstenībā, kas ir interesanti, ka Latvijā šīs nozares, mēs salīdzinām, teiksim, ar Lietuvu un Igauniju, Latvijā šīs nozares ir pat plašāk nekā kaimiņu valstīs, arī īstenībā nedaudz pat plašāk nekā pašā direktīvā. Tā kā, tas arī ir tas iemesls.
Paldies. Esam drusku pāri laikam. Vēl viens jautājums. Jā, par ierakstu. Jā, tad jau minēja ieraksts. Arī būs, varēsiet noklausīties. Nosūtīsim to nākamo pāris darba dienu laikā visiem, kas reģistrējās. Tādu varbūt viens jautājums, nevis jautājums, bet tāds rezumē no manas puses, jā, tad varbūt Kasparam iedošu vēl arī tādu norezumēt no savas puses, bet manuprāt, mēs tā atskatāmies gadu pusotru atpakaļ, esam, teiksim, gan uzņēmumi, gan mūsu klienti, gan mēs paši, gan daudz praktiskāk jau labāk saprotam, ko tas vispār nozīmē. Protams, vēl ir diezgan daudz soļu, kur iet, un ja mēs runājam gan par atbilstību, gan arī, ko gan es, gan arī Kaspars pieminēja arī par šo te praktisko pusi, kur cilvēki saprot, kas tad viņiem ir vai nav jādara un kāda ir viņu tā loma tajā kiberdrošībā. Bet, jā, kā es arī teicu, mums ir arī ļoti labi piemēri, kur tiešām kiberdrošība ir tēma, ko apspriež darbinieki arī pie kafijas automātiem un dalās gan ar situācijām, gan arī ar šo pieredzi. Tā kā, jā, es ceru, ka tas uzlabos to situāciju, pie tam arī redzam, ka tas, kas ir, manuprāt, drosmīgi, bet kas ir ļoti vērtīgi, ka arī vairāk uzņēmumi tomēr arī publiski informē, sabiedrību savus klientus, piegādātājus par šiem te incidentiem. Kādēļ man tas liekas varbūt svarīgi ir, jo bieži vien rodās tāds informācijas vakums, un tad cilvēkiem, vai ceļš vadībai liekas, ka tādi incidenti nenotiek pie mums vai nenotiek, nezinu, starp mūsu partneru uzņēmumiem un tam līdzīgi. Bet, realitāte ir cita, kā arī Kaspars teica, principā katrā uzņēmumā, gadu laikā, kaut kāds vismaz incidents visdrīzāk notiks, un dzīvot ar tādu varbūt cerību, ka ar mani nekas nekad nenotiks, varbūt tas ir jau mūsdienās nedaudz naivi. Jā, tas tāds varbūt noslēgumam no manas puses, kas par tev ko piebilst. Nē, man liekas, mēs ļoti labi apkopoju, un tās galvenās lietas tika minētas prezentācijas slaidos. Viens gan es vēlos precizēt savu atbildi uz jautājumu par svarīgo un būtisko subjektu, kas tad ir atšķirības. Atšķirības arī, piemēram, ir tīkla drošības prasībās, par segmentācijām, iekšējais, ārējais nodalīts, VPNs un citas prasības. Tas arī var redzēt pašnovērtējumā, kur būs minēts. Uz mums tas nav attiecināms, jo mēs esam svarīgo pakalpojumu sniedzēji. Bet, viens subjekts nevar būt vienlaicīgi gan, tā kā, principā, jā, tas ir droši vien pirmais identificēt, tad kas mēs esam, un tad arī tālāk secīgi iet šos soļus, izējot no tā, tad kāds pakalpojums sniedzējs mēs esam. Bet, liels paldies jums par jautājumiem, kā arī minēju, būs ieraksts, nosūtīsim ierakstu. Es ceru, ka bija noderīgi. Jā, mums likās svarīgi nedaudz padalīties ar mūsu to pieredzi, kā tad mums ir gājis. Ceru, ka jums bija interesanti. Jā, ja rodās kādi vēl jautājumi vai ir kādas situācijas, kuras vēlaties pārnāt, droši sazinieties ar Primenu vai arī ar Kasparu, un noteikti tiksimies vēl kādā citā pasākumā. Jā. Liels paldies jums par uzmanību un lai izdodas. Tā. Paldies, vislabāk.